Tātad, un zināmā mērā nosacīs, ir vai nav. Visiem zvanītājiem uzdevums esat lūgti atbildēt tikai ar jā vai nē uz konkrēto jautājumu. Jā, labi. No. Tātad, kolīdz būs kaut vai viena zilbe, cita. Tā, viss tālāk un intriga saglabāsies vēl uz priekšu. Labi. Ok. Jā, tātad. Skaidra lieta, jā. Labi. Un jautājums ir būtisks. Tātad par vakardienu, kas bija 2. februāris, vai vakar bija sniegs? Kā jūs saprotat, te var pieiet no diviem viedokļiem. Ja ir melns un dubļains un kaut kas tur tāds ielas malā, kam var uzmīt virsū, mēs varam to uzskatīt par sniegu, varam neuzskatīt. Labi. Ja? Tātad, jautājums, vai vakar bija sniegs? Pie tam mēs vienojamies aptaujāt 5 cilvēkus pa telefonu un 2 cilvēkus studijā. Aha. Sāksim ar 500 cilvēkiem pa telefonu. Labi, aiziet. Vai vakar bija sniegs? Jā, halo. Halo. Labdien. Labdien. Kā jūs sauc? Ingus. Ingus, nu kā bija vakardien? Bija sniegs, nebija? Jā. Jā, paldies. Paldies, Ingus. Rakstam 1. Jā. Nākošais. 733, 993. Nav nākošais. Uz priekšu, intriga saglabājās. Neko. Joki. Vai dieviņā. Es tev pajokoju. Labdien! Jā. Vai vakar bija sniegs vai nebija? Jums jāpasaka. Jā. Vakar sniegs bija. Paldies. Otra atbildi jā. Labi. Tātad tomēr cilvēku vairumā tiecās uzskatīt, ka... 2 cilvēku vairumā. 2 cilvēku vairumā pašlaik tiek uzskatīt, ka tas melais un draņķis, kas tur bija, tas tomēr ir sniegs. Labi. Halo. Labrīt. Jā. Jā vai nē? Jā. Arī jā. Paldies. Jā. Nu vēl 2 cilvēki pa telefonu un pēc tam 2 cilvēki studijā. Jā, halo. Jā. Halo. Vai vakar bija sniegs? Jā vai nē? Nebija. Nebija. Viena atbild nē. Skaidrs, nebija. Labi. Tā. Pēdējais pa telefonu. 733, 993. Lūdzu. Halo. Jā. Labrīt. Nē. Nebija. Skaidrs. Nu lūk, tad atlicis aptaujāt vēl 2 cilvēkus studijā. Kas Lūdzu. par supacieris? Jūsu atbilde. Es tev nolīšu baigā situācijā. Nē, es saku, vakar nebija sniegs. Ļoti labi. 3-3 pašlaik. Tātad tev ir jāizlemj. Tev ir jāizlemj. Super, tas ir. Es iekāpu viena otrā. Jā, bija. Bija. Tātad ar klausītāju vairākums, kā mēs žūrijas komisija to fiksē, un visi cilvēki visā Latvijā ir konstatējuši, jā, ka vakar bijis ir sniegs. Vakar 2. februārī bija sniegs, un tagad lūdzu šortkatu, viņš jau ir uzlikts, lūdzu atskaņot arheoloģisko izrakteni. Vēlos paskaties, ko šis te sagatavojis. Nu, lūdzu. Nu labi, lai tur kāda vai nebūtu vai būtu. Nē, tas to es mēs tagad to noskaidrosim, atcerēsimies, un pēc gada atkal atcerēsimies. Jā, nu vienalga. Nu, davai. Ko tu saki? Es saku, ka būs sniegs. Tu saki, ka būs, labi, es saku, ka nebūs sniegs. Nu viss, jau, tad nākošais, tad skatāmies tālāk, kas notiek, ja 2. es saku, ka būs. Es saku, ka nē. Ja 2. februārī būs sniegs, nākošais gads, tas ir nākošā gada 1000 jau principā, jā? Ja 2. februārī būs sniegs, 2000 gada 2. februārī. Man maksā iepriekšējā gadsimta, tas ir šī gadsimta 50 latus. Jā? Labi. Ir tā, jā, tieši tā. Apsveicam Andri Predefeldu! 50 latus šī gadsimta. Zēmīšu šito pieminēt. Es tev vedu pēc mēbelēm bakaļ. Jā. Tu redzēji, kā tu saki, es tev nolikšu situācijā, nekur tu man nenoliksi. Pazies. Īstenībā viņš nolika gan, jo tu varēji atbildēt nē, un kas par skroku būtu, kad būtu sēdi. Pareizi, nē, principā tu pats sev izlēmi likt. Nu, bet kāda? 50 lati, tā taču ir nauda, klausies,